Jā, sveiciens visiem skatītājiem, prieks būt atkal kopā ar jums, un mēs turpinām šo raidījumu ciklu pa beidzamo laiku tematiku. Šis jau būs 7. raidījums, kad mēs aplūkojam Jāņa atklāsmes grāmatu tieši Latvijas kristīgā radio skatījumā, jeb mēs varam teikt tādā klasiskā kristietības skatījumā. Un šīs dienas tēma 6 zīmogi. Jā, mēs zinām, ka ir 7 zīmogi, jā, bet šodien mēs aplūkosim pirmos 6. Un jau nākamreiz 7. Jā, jo 7. ir kāds īpašs zīmogs, kas ietver 7 taures. Tas tā kā ir plašāka tematika, ko mēs aplūkosim nākamo reizi. Lūk, un oriģinālā šo raidījumu var, ja ir interese, atrast YouTube kanālā, jā, bēgu laiku zīmes saucās, jā, var pastīties to oriģinālā, bet es vairāk akcentēju un tieši teoloģijas doktora Jura Doveiko viedokli un skaidrojumu, tā kā es esmu to apkopojis un piedāvāšu to jums. Tātad lielās bēdas raksti to atklāja kā kaut ko vēl nebijuši. Jā, tātad šo lielo bēdu periodu raksti atklāja kā vēl kaut ko tādu, kas nekad nav bijis. Par to runā daudzas rakstu vietas jau vecajā derībā. Piemēram, tas tiek nosaukts kā Jēkaba bēdu laiks, Daniela 70. nedēļa, Jahves diena, tumsas diena, pazudināšanas diena, dusmu diena, bēdu diena. Tas norāda uz kādu dienu, kad notiks Dieva tiesa, un tā nebūs priecīga diena. Parasti Dieva tiesu mēs saistām ar tiesu pēc šīs dzīves, tomēr Bībele runā par vairākām tiesām. Lūk, tā kā mēs varam redzēt, ka jau vecajā derībā šī ideja par šiem lielajām bēdām, jā, mēs redzam, vecajā derībā ir citi nosaukumi, jā, Jēkaba bēdu laiks, Daniela 70. nedēļa, Jahves diena, tumsas diena, pazudināšanas diena, dusmu diena, bēdu diena. Jā, tā kā šis jēdziens nav nekas jauns, jā, bet iet runa tieši pa beidzamo Daniela grāmatas 7 gadi, jā. Un te mēs aplūkosim, kādēļ vispār, kādēļ Dievs to pieļauj tādas lielās bēdas. Un tātad stunda vai diena nevienmēr jāsaprot tieši, jā, Daniela grāmatā rakstīts stunda, jā, diena, man liekas, bet jaunajā tulkojumā jau ir savādāk, jā, tātad jaunajā tulkojumā ir 70 reizes pa 7, jā, tur neparādās ne diena, ne gads, bet 70 reizes pa 7, jā, vienkārši kā skaitļu vienības, jā. Bet, vecajā tulkojumā ir šīs jēdziens diena, tātad to nevienmēr ir jāsaprot tieši kā diena vai stunda, jā, bet vienkārši kā kāds īsts periods. Tas ir periods, kurā Dievs liek savai atkritušai tautai iet cauri lielām bēdām, jā, tātad, mēs vēlāk arī redzēsim, jā, ka principā tas vairāk attieksies uz Izraēlu tautu, jā, jo mēs zinām, ka viņi nav atzinuši Mesiju un glābēju, jā, ka viņi to ir noraidījuši, jā, un tādēļ Dievs pieļauj šīs lielās bēdas, kuru laikā Izraels, jeb ebreji, atgriezīsies pie Dieva. Tātad lielo bēdu mērķis ir, ka Dievs reiz pieliks galu ļaunajam un ļaunumam. Tā nav pārlaicīga tiesa, kura būs pēc 1000 gadu miera valsts. Šis laiks tiek raksturots ar vēl nebijušu grūtumu. Tas ir Dieva atriepšanas laiks. Runa ir par Dieva derības tautu, kura vēl nav atzimusi un nav iegājusi jaunajā derībā un nav atraidījusi, jo ir atraidījusi Mesiju, jā, viņi to nav pieņēmuši. Daudzi no viņiem dzīvo sekulāru, grēcīgu dzīvi, jā, iet runa par Izraēlu tautu, par Dievu īpašo tautu, jā, kuri principā ir, nav atgriezusies, jā, nav pieņēmusi Mesiju, jā, mūsdienās kaut gan pirmie kristieši, mēs saprotam, tie bija ebreji, visi apustuļi, jā, un tie bija no Dieva izredzētās tautas, jā, un pirmie kristieši, arī pirmās kristiešu kopienas bija daudz ebreji, jā, bet mūsdienās mēs redzam, ka
ebreji, kas ir atgriezušies pie Jēzus, nav daudz, tie ir mazi un tie saucās mesijāniski ebreji. Jesajas 13:9. Redzi, kunga diena bez žēluma nāk, nikni un dusmās degot, lai zemi pagalām izdeldētu, lai grēcīgos iznīcinātu. Ja? Tā kunga diena, jeb dusmu diena, jeb lielās bēdas, tā mēs varam saukt. Mēs redzam, ka te vecajā derībā tiek apzīmēti šīs lielās bēdu periods, kā kunga diena, jeb dusmu diena. Jesajas 24:19-20. Zeme bruktiņ bruks plaisās, zeme druptiņ drups, kā dzērājs zvērosies, zeme griļosies, kā sasliet pajumte, kad tai uzkraus pārkāpumus, tā bruks un vairs necelsies. Tas jaunajā tulkojumā domāts, ka Dievs darīs galu grēkam, te mēs redzam, kā tas tiek aprakstīts, ka liekas, ka kaut kāda kosmiska līmeņa katastrofa, ka zemeslode līgosies un grīļosies, bet ir vietas, kur tas burtiski jāsaprot, un ir vietas, kas ir pārnest domāts, un te Juris Dovejka skaidro, ka tas ir domāts, ka Dievs darīs galu grēkam. Tātad pirmais lielo bēdu mērķis ir fakts, ka Dievs tiesā, viņš ir tiesnesis. Grēks pasaulē viņam ir nepieņemams. Parādās arī jēdziens grēku mērs. To spilgti varēs redzēt lielo bēdu otrajā pusē, kur būs katastrofas un liela iznīcība. Ir arī pozitīvais mērķis atklāsmes grāmatā. Grāmatas 7. nodaļā redzam cilvēku grupu, kur ir īpaši svaidīta. Viņi ir apzīmogoti, kas nozīmē aizsardzību un pilnvaras. Šie 144 000 būs no Izraēla ciltīm. Viņi šai lielā bēda posmā būs kā misionāri. Lielo bēdu pirmajā pusē Dievs caur šiem cilvēkiem evaņģelizēs pasauli un piepildīsies tas, kas rakstīts Mateja 24:14. Un šis valstības evaņģēlijs tiks pasludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals. Tātad tas lielo bēdu mērķis, ir, lai cilvēki nāk pie Dieva, būs īpaši izredzēti 144 000 ebreji, no dažādām ciltīm, bet mēs zinām, ka mūsdienās tās cilts īsti noteikti nevar, bet fakts, ka liels daudzums cilvēku, kas būs ar īpašu apzīmogot, viņiem būs īpaši Dieva dots pilnvaras, lai sludinātu evaņģēliju, un pēc tam mēs zinām, paskatīsimies tālāk, kad būs ļoti liels pulks, cilvēki, kas atgriezīsies, ko neviens pat saskaitīt nevarēs, tātad Dieva mērķis, lai ebreju tauta, Izraels atgrieztos, un arī vēl tie cilvēki, kuriem šie ebreji sludinās, tātad vēl kaut kāda cilvēku grupa. Mēs redzam šo 144 000 apzīmogoto darbības rezultātu, atklāsmes 7:9. Un pēc tam es ieraudzīju un redzu liels pūlis, ko nes saskaitīt no visām tautām un ciltīm un ļaudīm un valodām, kas baltos tērpos un palmu zariem rokās stāv troņa un jēra priekšā. Tad mēs redzam to rezultātu, ka šo 144 000 apzīmogoto darbības rezultātā, ir liels pūlis, ko nes saskaitīt no visām tautām, valodām, kas ir tērpti baltos tērpos, tad viņi mazgā dargajās Jēzus asinīs, kur ir pieņēmuši šo pestīšanu un glābšanu, un stāv Dieva troņa priekšā. Atklāsmes 7:13-15. Tad viens no vecajiem sacīja, šie baltos tērpos, kas viņi ir, no kurienes nākuši. Es teicu, mans kungs, tu zini. Un tad viņš sacīja, šie ir tie, kas nāk no lielām bēdām un ir mazgājuši savas drēbes un tās balinājušas jēra asinīs. Tādēļ tie ir Dieva troņa priekšā un kalpo viņam dienu un nakti viņa templiem. Mēs redzam šo milzīgo cilvēku grupu, ko neviens nevar saskaitīt, tiek norādi, ka viņi nāk no šīm lielajām bēdām. Viņi
Visdrīzāk, ka viņi ir par savu ticību miruši, jā, bet pirms tam viņi ir pieņēmuši pestīšanu un glābšanu, viņi pieņēmuši to vēstu, ko šie 144 000 sludināja, jā, viņi tērti ir garīgi šais baltajās drēbēs, jā, un, protams, kad vairums no viņiem gājuši bojā, bet, viņi stāv Dieva troņa priekšā jau tērti baltos drēbēs, tas nozīmē, ka viņi ir attaisnoti, jā. Lūk, te tas retoriskais jautājums, kad mēs sagaidām lielo atmodu. Un šeit mēs varam redzēt varenu atmodu, jā, ko ir izraisījuši šie 144 000, jā, šie ebreji, jā, šie kristieši, kas ir īpaši svaidīti, jā. Mēs varam teikt, ka viņi ir paši piedzīvojuši pestīšanu un glābšanu, un viņi sludina to tālāk. Tātad trešais lielo bēdu mērķis ir salauzt Izraēla tautas stūrgalvību. Par šī perioda ilgumu mēs varam lasīt Daniela grāmatas 12. nodaļā. Lūk, jā, tātad, kā jau iepriekš teicu, jā, kad viens no mērķiem, jā, lai Izraels, lai ebreji, lai viņi atzīst Mesiju, jā, lai viņi atzīst Jēzu Kristu kā savu glābēju, kā Mesiju, ko viņi ir gaidījuši, jā, par ko ir runāts vecajā derībā. Un neskatoties uz visām šīm grūtībām, ko mēs zinām, kas lielajās bēdās būs, ka tas būs vislielākais, vispilgtākais evanģelizācijas laiks, jā, kad ļoti daudz cilvēku, neskatoties uz vajošanām un grūtībām, jā, pieņems pestīšanu un glābšanu. Tātad Daniela 12:7. Es dzirdēju, ka linā tērtais vīrs, kas virs upes ūdeņiem pacels labo un kreiso roku pret debesīm, zvērēja pie tā, kas dzīvs mūžu mūžam. Tas būs pēc laika, 2 laikiem un puslaika, kad svētās tautas spēks būs pilnīgi sagrauts, un tas viss piepildīsies. Jā, tātad iet runa par to norādi, jā, par šo periodu, jā, kas būs 3,5 gadi, jeb 42 mēneši, jā, un te mēs redzam rakstīts pēc laika, 2 laikiem un puslaika, kad svētās tautas spēks būs pilnīgi sagrauts, jā, kad ebreji, viņi nevarēs fiziski pretoties tiem pretiniekiem, jā, bet viņi garīgi atvērsies mesijam, glābējam, jā. Atklāsmes grāmata 5:1-5. Labajā rokā tam, kas sēd tronī, es ieraudzīju rakstu rulli aprakstītu no abām pusēm un aizzīmogot 7 zīmogiem. Un es redzēju varenu eņģeli balsī saucam, kas ir cienīgs atvērt rakstu rulli un salauzt tās zīmogus. Neviens nec debesīs, nec virs zemes, nec zem zemes nevarēja atvērt rakstu rulli un tajā ielūkoties. Un es gauži raudāju, ka nav cienīgi, kas varētu atritināt rakstu rulli un tajā ielūkoties. Tad viens no vecajiem man saka, nerauda, redz lauva no Jūdas cilts, Dāvida sakne ir uzvarējis. Viņš atvērs rakstu rulli un salauzīs tās 7 zīmogus. Jā, tātad, lai ielūkotos, jā, šai, mēs varam teikt, nākotnē, jā, šai rakstu rullī, kas satura nākotnes notikumus, jā, neviens īstā nevar to izdarīt, ja tiek meklēts kāds, kas to var izdarīt, ja. Tu teiks, ka nav neviens cienīgs, ja, ne debesīs, ne virs zemes, nevar atrast nevienu tādu, kurš to varētu izdarīt, ja, kā vienīgi lauva no Jūdas cilts Dāvida sakni, ja, kas nozīmē, ka tas ir Jēzus Kristus, ja, kurš ir gatavs šos 7 zīmogus vērt vaļā un atklāt tos notikumus, kas mūs gaida nākotnē. Tātad Dievs ir dubultā visi īpašnieks, viņš ir visa radītājs un viņš caur Jēzu ir izpircis cilvēkus. Sarulāts pergaments, jeb biblions, kuru varot vaļā ir jārauj viens zīmogs pēc otru. Šo dokumentu mēs saukt arī par īpašumu tiesību dokumentu. Zeme ir Sātana okupēta, viņš ir uzupurējis varu caur cilvēku grēku un vēlējies būt pat pielūgts. Atklāsmes grāmatas centrālais nav antikristus, bet Kristus, kurš saņem atpakaļ to, kas viņam jau pieder. Ja? Tātad skaidrs, ka Dievs visu ir radījis, jā, bet caur Ādamu un Ievas nepaklausību, caur viņu grēku, tā vara tika nodota Sātanam, jā, vēlnam, un caur Jēzu Kristu, jā,
garīgi, teiksim, jau tas ir atgūts, jā, bet vēl nav fiziski atgūt, teiksim, varu virs zemes, jā, kad Jēzus Kristus otro reizi nāks, viņš fiziski pārņems šo varu uz zemes un kļūs par valdnieku, jā, uz 1000 gadiem, jā, un pēc tam tikai būs šis mūžības periods, jā, jo 1000 gadu periodā būs gan cilvēki, kas tic Dievam, gan arī tādi, kas vēl nav atzinuši Jēzu par pestītāju un glābēju, tā kā būs tāds īpašs periods, kurā pats Jēzus parādīs, kā vajag pārvaldīt, kā valdīt virs zemes. Tātad zīmogu vēršana vaļā un tiesas darbi sāk notikt jau 6. nodaļā. Liekas, ka šeit aktīvi darbojas vēlns, tomēr jāatceras, ka tas ir Jēzus, kurš ver vaļā zīmogus un dod atļauju to darīt. 2000 gadu laikā kristieši ir piedzīvojuši daudz vajāšanas, bet mums jāskatās, kas to ir ierosinājis. Parasti tas ir kāds cilvēks, bet tas nav tas, kas ir šeit, kad Kristus atver zīmogus. Kristus ir cienīgs atvērt zīmogus, lai sāktos Dieva dusmu izliešanās. Jā, tātad lielās bēdas ir Dieva dusmas, kas nāks pār cilvēci, jā, tātad Dieva dusmu izliešanās. Nu, lūk, un kas ir cienīgs, ja grieķu valodā aksion, tāds vārds, jā, mēs zinām, ka tas, kas ver vaļā šo zīmogus, ir Jēzus, viņš vienīgais ir cienīgs, jā, un viņš mums atklāja šos notikumus. Tātad tas ir zem šīs sadaļas, kas notiks turpmāk, jā, tātad no 4. nodaļas atklāsmes grāmatas 1. panta līdz 22. nodaļas 5. pantam. Jā. Tātad tas arī sadalās sīkākos periodos, jā, kas ir bēdu laiks, jā, no 4. nodaļas 1. panta līdz 18. nodaļas 24. Tad ir prelūdija debesīs, tātad tiesa sākās ar 7 zīmogiem, jā, ko var apzīmēt kā pirmā posta puse, jā, jo saskaņā ar šo Latvijas Kristīgā radio skaidrojumu, ja, ka viss, ka šai 7 gadē būs gan šo zīmogu vēršana vaļā, gan bazūnas, ja, jeb tauris, 7 būs, un arī 7 dusmu kaus, ja, ka tas viss būs šai 7 gadu periodā. Ja. Nu, lūk, tā tad ir šie 7 zīmogi, ja, tad pirmais zīmogs tiek atvērts, ja, tas ir baltais zirgs, ja, un tas ir antikrista uzvaras gājiens. Tātad otrais zīmogs, ja, tas ir sarkanais zirgs, apzīmē karu. Trešais zīmogs, ja melnais zirgs, ir bats un inflācija. 4. zīmogs, ja, ja pelnu zaļganais zirgs, ir nāve, kad tiek nogalināta 1/4 daļa cilvēces iedzīvotāja. 5. zīmogs ir vajāšanas un mocekļu nāve. Tātad nogalināt to dvēseles. Jā. Mēs redzam, ka tiek vajāšanas pret ticīgiem cilvēkiem. Un 6. zīmogs ir fiziski un kosmiski notikumi, jeb traucējumi, jā, kur arī zemestrīces un visādi tādi globāli līmeņa notikumi. Jā, tātad viss šis ir, tātad šīs 7 gadus pirmajā pusē norisinās šie zīmogi, jā, un 7. zīmogs ir īpašs, jā, tādēļ, ka šai sarakstā viņš nav iekļauts. Tas ir īpašs zīmogs, kurā ieiet iekšā, kā jau es iepriekš teicu, 7 bazūnas, jā, un interesanti, ka arī 7. bazūna aizved līdz šiem 7 Dieva dusmības kausiem. Nu, lūk, tāds skaidrojums, jā, mēs zinām, ka Irvinam Baksteram ir pavisam savādāks, jā, viņš to plašāk uzlūko, jā, kā 2000 gadu periodu, jā, šo zīmogu vēršanu, bet par to mēs vairāk nākamā reizē parunāsim. Atklāsmes grāmatas 6. nodaļa 1 līdz 2. Un es ieraudzīju, Jērs atvēra vienu no 7 zīmogiem un dzirdēja vienu no 4 dzīvajām būtnēm sauc skaļā balsī, it kā pērkonam dārdot nāc. Un es ieraudzīju un redzu balts zirgs, un uz tā sēž kāds, kam šaujamloks rokā. Viņam tiek dots vainags, un viņš izjāja kā uzvarētājs, lai uzvarētu. Jā, tā tad ir kāds tēls, jā, kas izjāja, jā, uz balta zirga, jā, šis ir tas pirmais zīmogs, kas tiek atvērts, ko Jēzus atver.
un kāds uz tā sēž ar šo loku, šaujam loku rokās, jā, bet nav bultas. Nu, lūk, tātad šis baltais zirgs senajā Romā tika uzskatīts par uzvaras simbolu. Ģenerāļi pēc uzvaras pilsētā iejāja uz baltiem zirgiem, un viņiem sekoja vergi, kas bija kara laupījums un sekoja aiz viņiem. Jā, tātad šis baltais zirgs simbolizē uzvaru, jā, uzvarētāju. Tātad Atklāsmes grāmatas 9. nodaļā tātad Jēzus parādās uz baltā zirga. Tādēļ cilvēki maldīgi uzskata, ka arī šis jātnieks ir Kristus. Tomēr kronoloģiski tas būtu nepareizi, jo Jēzus uz baltā zirga parādīsies lielo bēdu beigās. Jā, tātad šis jātnieks ir kāds cits, tas nav Jēzus Kristus šai vietā. Tātad logs bez bultām simbolizē to, ko antikrists iegūs uzvaru bez militāras cīņas. Viņš iejās pasaulē kā labs valdnieks, līdzīgi kā savā laikā Hitlers. Tika slavēts par to, ka ir pacēlis ekonomiku. Jā? Tātad Hitlers uzreiz neieradās kā ļaundaris, jā, un cilvēks slepkava, jā, bet arī viņš kaut kādas labas lietas ir izdarījis, jā, un līdzīgi šis baltais tēls, jā, ja būs baltā zirga tēls, ja viņš izliksies pasauli, viņu uzskatīs kā varoni, kā pestītāji, kā glābēji, jā, mēs arī zinām, ka viņš tiks uzskatīts arī par tādu mesiju, jā, ja pasaules glābēju, ja Dieva apsolīto glābēju, jā, līdz beidzot viņš teiks, ka principā viņš ir Dievs, jā. Nu, lūk, tātad šis baltais tēls, jā, pēc šī skaidrojuma ir šis globālais pasaules līderis, jā, ko mēs varam apzīmēt ar vārdu antikrists, jā, kaut gan šis vārds neparādās Jāņa Atklāsmes grāmatā, bet tiek apzīmēts ar vārdu zvērs. 1. Tesaloniķiešiem 5.3. Kad ļaudis runās miers un drošība, tiem pēkšņi uzbruks posts kā sāpes dzemdētājai, un tie nekādi nespēs no tā izbēgt. Jā, tātad visi cilvēki, protams, mūsdienās gaida mieru un drošību. Mēs redzam, ka pasaule kļūst aizvien nedrošāka, jā, kā karš Ukrainā turpinās, jā, un arī Krievu puse zaudē, jā, daudz jauni cilvēki iet bojā, jā, mirst karā, jā, un mēs redzam, kas Izrēlā notiek, jā, kad arī šis konflikts ar šiem Hamas, jā, iet plašumā, jā, un Irāna, kā saka, ir vēl raķetes balistiskās laidus, tur tūp pie 200 raķetām uz Izraēlu, jā, bet nu Izraēlē ir šis dzels kupols, jā, nu citiem vārdiem sakot, visi eksperti saka, ka spriedzi pasaulē pieaug, jā, un ir vajadzīgs pasaulē miers un drošība, jā. Nu lūk, un pienāks tas brīdis, kad būs šis miers un drošība, jā, bet te ir rakstīts, ka tad notiks pretējais, jā. Šķitīs, ka ir miers un drošība, jā, bet rakstīts, ka pēkšņi uzbruks posts kā sāpes dzemdētājā, jā, tad būs īstās bēdas, nāks tikai pēc tam, kad būs miers un drošība. Tātad nākošie 3 ir tiesas zirgi. Būtu nepareizi izdalīt, ka šis ir labais, bet pārējie sliktiem. Atklāsmes grāmata nelieto vārdu antikristu, tomēr mēs varam atpazīt antikrista tēlu no citām rakstu vietām Bībelē, arī šai baltajā zirgā un jātniekā. Jā. Tātad viņš nebūs kā ļaunais, jā, kaut kāds diktators, tur kāds ienācis pasaulē, bet viņš būs kā labais, jā, kas būs par mieru un drošību sākumā, jā, un pēc tam mēs jau redzam nākamos zirgus, kad tie pavisam kaut ko citu apzīmēs. Tātad Atklāsmes grāmata 6, 3-4. Un kad jērs atvēra otru zīmogu, es dzirdēju otru dzīvo būtni, saucam nāc. Tad izjāja cits ugunīgs zirgs, un tam, kas sēž uz tā, tiek dota var atņemt zemē mieru, ka cilvēks citu apkauta, un viņiem tiek dots liels zobens. Ja, tam, kas jāja uz šī zirgu, šīm ugunīgā vai sarkanā zirga, ja. Nu, lūk, mēs redzam, kad jau pēc šī baltā zirga, ja, kas it kā par mieru un drošību, mēs redzam, ir sarkanais zirgs, ja, ir karš, ir iznīcība, ir posts, ir liels zobens, ja, ar ko nogalināt.
Tātad ir uzskats, ka šie zirgi jau darbojas pasaulē. Jā, tātad saskaņā ar Ievinu Baksteru mēs zinām, ka visi šie zirgi jau ir izjājuši, jā, un tās ir bijušas katoliskā baznīca, jā, kas valdīja kopā ar politisko varu pār pasauli. Jā. Tas ir komunisms, jā, tas ir kapitālisms, jā, un islāms, jā, šie 4 zirgi. Nu, lūk, bet te, ja mēs apskatām citu versiju, jā, tātad vēsturē varam saskatīt līdzīgus notikumus, kas varētu atbilst šiem zirgiem, tomēr tie nav atklāsmes grāmatas minēti. 7 zīmogu laušana atbilst 7 beidzamajiem gadiem pirms Armagedonas kaujas un Jēzus otrās atnākšanas. Jā, tātad pēc šī skaidrojuma, jā, tātad tas būs tikai, kad sāksies šīs 7 gadi, kad draudze, ja ticīgie cilvēki jau būs parauti, jā, tad tikai būs šīs 7 gadi un visi šie notikumi. Tātad sarkanais zirgs ir simbolisks zirgs, kurš rāda, ka pasaulē tiek atņemts miers. Pirmais zirgs bija cerība pasaulē, ka būs miers un drošība, bez kara darbības. Savukārt šeit mēs redzam milzīgu zobenu un asins izliešanu. Jā, tad mēs redzam, ka kara darbība iet vaļā. Jā, tad pirmais zirgs solīja mieru un drošību, bet otrais atnes jau kāru uzreiz pēc pirmā. Atklāsmes grāmata 6, 5 līdz 6. Un kad jērs atver 3. zīmogu, es dzirdēju 3. dzīvo būtni saucam nāc. Tad es ieraudzīju un redzu melns zirgs, un tas, kas sēž uz tā, tur rokās svaru kausus. Es dzirdēju it kā balsi 4 dzīvo būtņu vidū sakām, mērs kviešu par denāriju un 3 mēri miežu par denāriju, eļu un vīnu nesamaitām. Jā, tā tad ir šis 3. pēc kara nāk melnais zirgs, jā. Un ar svaru kausiem, jā, un šeit mēs varam redzēt secību un sekas, jā, tātad viltuma seko karš, jā, tātad šis baltais zirgs, tātad ar viltu, jā, šis līderis bija, kam sekoja sarkanais zirgs, kas ir karš, un karam seko dramatiskas sekas, kas apzīmē badu un grūtus laikus. Tātad par kviešiem un miežiem, ko varēja nopirkt par denāriju, tajā laikā, nu, Romas impērijas laikā, jā, tā bija 1 dienas alga, jā, par ko varēja, nu, diezgan labi iepirkt dažādu veidu produktus, jā, bet šeit mēs redzam, ka situācija krasi mainījusies, jā, ka par to var nopirkt tikai 1 litru tātad kviešu graudus vai 3 litrus miežus. Jā, tātad, nu, lai pats varētu paēst vai nelielu ģimeni, jā, ka tātad ekonomika, protams, kad arī krīt uz leju un cenas pieaug, jā. Un tas ir vienmēr ir bijusi tādās kara laikā, pēc kara, jā, ka produkti ļoti dārgi. Atklāsmes grāmata 6, 7 līdz 8. Un kad viņš atlauz 4. zīmogu, es dzirdēju 4. dzīvās būtnes balts sakām nāc. Un es ieraudzīju un redzi balganzēžu zirgs un uz tā kāds sēž, un viņa vārds ir nāve. Un elle sekoja viņam, un tiem tika dota vara pār 4. zemes daļu, nokaut ar zobenu, ar badu, nāvu un zemes zvēriem. Jā, mēs redzam, ka pēc šī melnā zirgi, ja pēc šīs ekonomiskās krīzes, mēs redzam, ka nāk vēl kāds zirgs, jā, jaunajā tulkojumā balganzēžu, vecajā tulkojumā pelēks zirgs, jā, un ka tas atnes nāvi, jā. Un viņam ir vara pār 4. daļu zemes nokaut ar zobenu, badu un nāvi, tātad ļoti daudz bojā gājošu, tātad 4. daļa zemes iedzīvotājiem. Tātad zobens, bats, nāvi, jā, nāvi tās var būt epidēmijas, zemes zvēri, jā, tātad šie 3 zobens, bats un nāvi, jeb epidēmijas, ir klasiskie dieva soda veidi, jā, to mēs varam redzēt gan Jeremijas grāmatā, gan Ecihēla grāmatā. Tātad, kā jau mēs tikko runājam, ka šis vecajā tulkumā ir pelēkais zirgs, grieķu valodā tas saucās hipos chloros, jā. Tātad tulkojumā zaļ gan pelēks, tā ir līķa sadalīšanās krāsa, jā, kas, nu, vēsta, jā, par to, kad, nu, kā jau mēs te lasam, kad daudz bojā gājušo būs, jā. Tas ir līdzīgi kā ar 10 sērgām Ēģiptē.
no kā cieta eģiptieši, bet ne izrēlieši, kuri bija no tā pasargāti. Tāpat ar šīm dieva tiesām, kuras nāks par šo pasauli. Bet Kristus draudze būs pasargāta, tā jau būs paņemta. Jā. Tātad pirms šīm bēdām, pirms šīs 7 gadu bēdu perioda draudze, jā, ja ticīgie cilvēki būs jau parauti. Nu, lūk, tāds skaidrojums ir Latvijas Kristīgam radio, jā, un doktoram Jurim Dovēko, jā. Atklāsmes grāmata 6, 9 līdz 11. Un kad viņš atlauza 5. zīmogu, es ieraudzīju zem altāra to dvēseles, kas bija nokauta Dieva vārda un liecināšanas dēļ, no kuras viņi neatkāpās. Viņi sauca skaļā balsī, cik ilgi vēl svētais un patiesais kungs tu netiesās zemes iedzīvotājus un neatrieps mūsu asins. Visiem viņiem tika dots balts tērps un teikts, lai viņi vēl dus neilgu laiku, kamēr viņi pieaugs skaitā kopā ar tādiem pašiem kalpiem un brāļiem, kas tāpat tiks nokauti. Ja? Tātad 5. zīmogs jau mēs redzam kristiešu vajāšanas, ja? Ticīgie cilvēki tiek nogalināti, ja? Un šie nogalināto cilvēku dvēseles viņas sauc pēc taisnīgās dieva tiesas, ja? Un taisnīgā dieva tiesa nosaka, ka par viņiem tiek atriepts, ja? Tiek atmaksāts viņu pārdarītājiem. Tātad šeit ir norāde uz altāri, jā, tātad šīs dvēseles ir pie tā altāra, kas ir Dieva priekšā, ko var saistīt ar veco derību, jā, konkrēti ar Izraēlu tautu, un šajā rakstu vietā var redzēt upurējošo darbību, jā, tātad šīs mirušās dvēseles, jā, mirušie cilvēki, un šīs dvēseles, kas ir pie altāra, jā, mēs varam teikt, ka tas ir kā sava veida upuris, jā. Mēs zinām, ka vecajā derībā dzīvnieks upurēja, ja, un šeit mēs redzam, ka šie cilvēki ir Dieva priekšā, ja, kā šis upuris. Lūk, un te ir norāda uz paralēlēm vecajā derībā, ja, un skaidrs, ka tas būs lielo bēdu periods, ka tiks nogalināti visi tie, kur nepieņem šo zvēra zīmi. Bet te mēs redzam tieši sasaisti ar veco derību, jeb Dieva izredzēto tautu, jeb ebrejiem. Tātad atklāsmes grāmata 6. nodaļa 12 līdz 17. Un kad viņš atlauza 6. zīmogu, es ieraudzīju. Zeme sāk trīcēt. Saule top melna kā saru maiss un viss mēnesis kā asinis. Un zvaigznes no debesīm krita uz zemes kā nobirst vīģis no koka stiprā vējā. Un debesis savēlās kā rakstu rullis un pazuda. Un visi kalni un salas izkustējās no savām vietām. Tad zemes ķēniņu un augstmaņu un karavadoņu un bagātnieku un vareni un ik viens vergs un brīvais paslēpās alās un kalnu klintīs, un viņi sauc uz kalniem un klintīm, krītiet pār mums un apslēpiet mūs no tā vaiga, kas sēd tronī un no jēra dusmām. Pār viņiem ir nākusi lielā dusma diena, kurš tajā var pastāvēt. Un tajā mēs redzam kaut kādas globālas katastrofas, jā. Mēs redzam saules aptums, un saule top melna kā saru maiss, mēnesis kā asinis, jā, tad saules aptums, un zvaigznes krīt no debesīm, meteorīti krīt, jā, un mēs redzam vēl dažādas lietas, jā, kas salas izkustējās no savā vietām, jā, un mēs redzam arī cilvēku reakciju, jā, kā viņi baidās no tā, ko viņi redz, jā, no visiem šīm lietām, kas notiek apkārt, jā, un viņi saprot, ka nāk Jēzus, jā, tieši viņi baidās no šīs Dieva taisnās tiesas, jā. Jā, tātad šeit ir debesu parādības, jā, ar lielu spēku, jā, šīs kataklizmas, jā, šie globālie notikumi, ko cilvēki atpazīst, jā, un baidās no tiem, un viņiem liksies labāk tā kā paslēpties, vai lai tās klintis krīt viņiem virsū, jā, nekā stāties Dievu priekšā, jā. Lūk, tā mēs redzam šo 6. zīmogu, jā, šo reakciju, jā, ka notiks daudz dažādas katastrofas, jā, un redzam arī šo cilvēku reakciju, jā, ka viņi baidās, jā, un slēpjās, jā, un es domāju, ka šī pozīcija nav tā labākā, jā, jo kur tu noslēpsies no Dieva, kur tu aizbēgsi no viņa, jā, jo
mēs gribam vai negribam, jā, vienu dienu mēs viņu sastapsimies, jā, un mēs nonāksim Dieva tiesas priekšā, jā, un vai nu tad, kad šie notikumi, par ko mēs tikko runājām, jā, tad tas jau būs fiziski, jā, ka Jēzus nāks otro reizi, jā, un tad mēs redzam pirms tam visu šie zīmogi, jā, šīs lietas, jā, par ko mēs šodien runājām, jā, bet daudz cilvēku vienkārši var sastapties ar Dievu, tā, kad tu nomirsti, jā, tad tu redzēsi, vai ne? Tad tu redzēsi to realitāti, kas ir tur, jā. Ja jau tur nekā nav, tad jau īsti zaudēt neko nevar, jā, bet ja pastāv iespēja, ka tur kaut kas ir, jā, tad tu riskē ar savu mūžību, jā, kur tu pavadīsi mūžību. Un tas ir ļoti svarīgi, ja par to Bībele brīdina, par to Jēzus brīdina, ja, ka ar šīs zemes dzīve viss nebeidzās, ja, ka pēc šīs zemes dzīves, ja mēs tiekamies ar Dievu, mēs dodam atskaitu par savu dzīvi, ja, un Bībelē teiks, ka mēs esam visi grēcinieki. Grēcinieks nozīmē vainīgs Dievu priekšā, Dievs ir svēts, mēs esam grēcinieki, un mēs kā grēcinieki esam pelnījuši sodu, ja. Nu, lūk, un šis sods saucās uguns ezers, jeb elle, ja, kas patiesībā ir domāta vēlnam un kritušiem eņģeļiem, tas nemaz nav domāts cilvēkiem, ja, bet grēku dēļ, diemžēl, cilvēku dodās uz šo soda vietu, jeb elle, ja, un tādēļ Dievs sūtīja savu dēlu Jēzu Kristu, ja, kurš bija bez grēka, bet viņš uzņēmās mūsu grēkus, viņš mira pie krusta, viņš samaksā izpirkumu maksu par ikvienu cilvēku. Tas nozīmē, ka ik viens cilvēks, ja vien viņš vēlās, viņš var pieņemt to, ko Jēzus pie krusta ir izdarījis, un tad Dievs piedot viņa grēkus, ja, un ierakst viņu vārdu dzīvības grāmatā. Ja. Tā kā mēs, tā bumbiņa ir mūsu vidū pusē, ja, ka Dievs no savas puses ir visu izdarījis, lai glābtu ik vienu cilvēku, lai cilvēkam būtu izvēle. Ja Jēzus Kristus nebūtu miris, mēs visi iet vienā virzienā, ja, uz šo uguns ezeru, ja, bet pat cik bija kāds nevainīgs, kas mira par mums, ja, mums ir šī izvēle, ja, kur mēs vēlamies mūžību pavadīt. Jā, šī brīvā griba mums ir, lai pieņemtu lēmumu, vai mēs gribam ar Dievu pavadīt mūžību, vai bez Dieva soda vietā. Tā izvēle mums jādara šeit uz zemes. Un, ja tu vēlies mūžību pavadīt kopā ar Dievu, jā, tad tev ir iespēja pieņemt Jēzu Kristu par savu kungu, jā, tas ir pirmais solis pretī Dievam, ka tu atzīst, ka tu esi grēcinieks, ka tev vajadzīgs glābējs, jā, un to mēs parasti darām caur lūkšanu, jā. Mēs vienkārši ieaicinām Jēzu Kristu savā sirdī, kā savu kungu un glābēju. Ja kāds šai vakarā vai pēc tam YouTube'ā ierakstā skatās šo video, un tas nonāc līdz šim brīdim, jā, tad tas ir tas svarīgākais moments, ja, kur tu vari izdarīt izvēli, ja, kaut vai skatoties tiešraidi vai video, ja, un tu vari skaitīt šo lūkšanu, ja, jo Dievs ir ārpus telpas un laika, viņš redz, kur tu esi, viņš redz to situāciju, ja, viņš grib tev glābt. Tev vienkārši jāatsaucās viņam, ja, un tas pirmais solīts, ka tu vienkārši vari pieņemt Jēzu Kristu, pateikt šos dažus teikumus Dievam, ja, ko es teikšu, ja tu vari atkārtot un pateikt to Dievam. Tā kā, ja tu to vēlies darīt, vari skaitīt kopā ar mani šo lūkšanu. Saki tā: Dievs, es tev pateicos par tavu dēlu Jēzu Kristu. Es lūdzu Jēzu Kristu, piedod visus manus grēkus. Es lūdzu, ienāc manā sirdī. Esi mans kungs un glābējs. Es vēlos mūžību pavadīt kopā ar tevi. Jēzus vārdā. Amen. Nu, lūk, to ir svarīgi izdarīt, ja, šo pirmo solīti, ja, jo tā ir tāda pozitīva reakcija uz to, ko Jēzus izdarīja, ja, ka viņš ir nomira par taviem grēkiem. Caur šo lūkšanu tu to ieaicini savā dzīvē, lai tas attiektos uz tevi. Bet tas Dieva mērķis, lai tu turpini attiecības ar viņu, ja, tas ir tikai attiecības sākums, Jēzus Kristus pieņemšana. Ja. Nākamais solis, ka tu ikdienā atrod kādu laiku, ja, varbūt tās sākumā 5 vai 10 minūtes, ko tu vari veltīt Dievam, ja, un būtu labi, ka tu pielūgtu saviem vārdiem, ja, teiktu kādu lūkšanu, varbūt pāris teikumus Dievam, ja, un atrast kaut kur Bībeli, ja, īpaši jauno derību, sākt ar jauno derību, un Bībeles, ja jaunās derības lasīšana, tā arī ir komunikācija ar Dievu, ko ir svarīgi darīt,
Un caur šo grāmatu Dievs atklās, kāds viņš ir, jā, varbūt viņš arī personiski kaut ko var pēkšņi, kāds pantiņš atklāties, un tu sapratīsi, ka tas ir tieši tev domāts, jā, tā kā tas ir ļoti svarīgi, jā, to katru dienu darīt, lasīt. Un trešā lieta ir šī publiskā daļa, jeb baznīcas, jeb draudzes apmeklējums, jā, ko arī Dievs ir paredzējis, jā, ka kristieši nebūs tā kā izkaisīti katrs savā mājā, jā, bet ka vismaz reizi nedēļā viņi sanāks kopā, ja, un tad stāsies spēkā šis apsolījums, kur 2 vai 3 ir sanākuši manā vārdā, es esmu viņu vidū, ja. Tātad pats Dievs caur svēto garu sola būt mūsu vidū, ja, un to var izdarīt, ja, kad ticīgie cilvēki sanāk kopā, ja, un es pats personīgi apmeklēju kristiešu draudzi Prieka vēsts. Un rītā, 11. būs dievkalpojums, jā, Rīgā, Bērzonas ielā 6, jā, tā kā, kas vēlās, var droši atnākt un piedzīvot, jā, pēc savas teoloģijas, tā ir vasarsvētku draudze, jā, tā kā tas, kas notiek vasarsvētku draudzē, tas notiek arī Prieka vēstī, jā, nekas tur cits savādāk nav. Nu, lūk, tā kā šīs 3 lietiņas, tātad ikdienas attiecības ar Dievu, jā, kad tu atrod laiciņu, lai viņu pielūgtu, jā, lasi Bībeli, īpaši jaunoderību un apmeklē dievkalpojumus. Nu, lūk, te ir pa kaut kāds komentārs, bet Sātans ir ļoti gudrs, viņš tieši kristiešiem uzbrūk un mēģina sajaukt prātu cilvēkiem. Nu, jā, tā ir taisnība, ka tā tas arī ir, ja mēs nedzīvojam vienu šīs zemes, ja. Atcerēsimies, ka Sātans caur Ādamu un Ievas nepaklausību, ja, saņēma varu, ja. Dievs jau viņam tur tādu varu nekādu nebija devis, ja viņš bija erceņģēlis, bet caur Ādamu un Ievas nepaklausību, ja, ienāca ļaunums šai pasaulē, ja, un, Vēlns iegūst šo varu, ja, un tādēļ Bībele viņu nosauc par šīs pasaules dievu. Ja, tieši vēlns ir šīs pasaules dievs. Ja. Un tāpēc mēs redzam šo, zināmā mērā haosu, kas te ir virs zemes, ja, ka ir kāri, ka ir slimības, ka ir ļaunums, ja, un Dievam bija vajadzīgs kaut kāds risinājums, kā to risināt, ja, un tādēļ Dievs sūtīja savu dēlu Jēzu Kristu, ja, kurš mīra pie krusta, ja, kurš samaksāja izpirkumu maksu, ja, un viņš ir principā uzvarējis vēlnu, ja, un tādēļ viņš dod iespēju ikvienam cilvēkam, tātad Dievs savu Jēzu Kristu dod ikvienam cilvēkam iegūt šo garīgo brīvību, ja. Lūk, tādēļ ir svarīgi pieņemt Jēzu Kristu, ja, bet pienāks brīdis, ja, tā būs Jēzus otrā atnākšana, ka viņš valdīs šeit uz zemes 1000 gadi, ka vēlns tiks sasiets uz 1000 gadiem, jā, viņš neko nevarēs darīt 1000 gadus, jā. Nu, lūk, un pēc tam viņš tiks uz īsu brīdi atbrīvots, jā, viņš ies pievilkt tautas Gogu un Magogu, jā, un viņi sapulcēsies, tur teiks, kā jūras smiltis, jā, kā neviens nevarēs saskaitīt to cilvēku daudz, un viņi ies pret Jeruzalem, pret to vietu, kur Jēzus valdīs un gribēs tā kā gāzt Jēzus valdīšanu. Bet nāks uguns no debesīm, jā, un viņus iznīcinās, jā, un tālāk jau mēs zinām, kaut kādā brīdī šī zeme iet bojā, jā, tad ir pastarā tiesa, visi mirušie, kas jau kad ir bijuši ceļās augšā no mirušajiem, jā, un stājās Dieva troņa priekšā, jā. Un tad, tiek noteikts, mēs varam pateikt, kur cilvēki pavadīs mūžību, kaut gan pirms tam jau būs pirmā augšām celšanās, ka ticīgie cilvēki tiks augšām celti un paraut pretī tam kungam. Nu, lūk, tā īsumā, jā, ka tādas lietas ir, šādi garīgi spēki, tā kā paldies visiem par uzmanību, lai Dievs jūs svētī, visu labu līdz citai reizei. Tā.